Kā tad īsti bija agrāk? Un kā ir tagad? Pagātnē cilvēki, diemžēl, nevar atgriezties. Viss, kas ir palicis no pagātnes, ir vēstures fakti, apraksti, grāmatas un citādi. Bet es zinu, kāds ir 21. gadsimta cilvēks. Daudz un plašas iespējas paver mums mūsdienu pasauli. Mēs izgudrojam, fantazējam un uzlabojam mūsu kopējo vidi. Ar vien straujāka tehnoloģija attīstība un informācijas gūzma ir viens no lielākajiem cilvēces izaicinājumiem. Jaunās tehnoloģijas rada jaunas iespējas, un diemžēl arī līdz šim nebijušas problēmas. Mēs dzīvojam pelēkajā masā, un daudzas lietas pat nepamanām. Jā, nu varbūt pietiks vienreiz. Čato, kāpēc tu nemācies? Tu man pasaki, kāpēc tu nemācies? Ar ko tu saraksties, pasaki? WhatsAppā ar draugiem. Tā ir vienīgā iespēja, kā jūs sarakstāties? Nu jā. Jūs neiet nekur ārā? Nu jā. Neiet? Nu jā. Jūs nekad neiet ārā? Nu reti. Viss notiek WhatsAppā? Nu jā. Nē, nu tas ir kaut kāds ārprāts. Kur tās tehnoloģijas var tā sabojāt cilvēkus? Tu vispār saproti, par ko grāmatās ir rakstīts? Jā. Tad varbūt palasi. I wanna lie right beside you. I wanna die right beside you. And I love my love. Skaties. Redzi sarkanais? Kur tu ej? Kur tu ej? Padomā ar galvu. Skaties, kur ej, nu cik var jau. Ir svarīgi sarakstē. Es tagad nevaru. Nu paskaties, kāds laiks ārā. Ai, nu cik var nevaru aiziet šo limitu? Wow, cik skaisti, es šo nekad neesmu pamanījis. Edvards Virze ir rakstījis, ka Dainis ir savāda sastingusi pasaule, kurā mēs neredzam nekādas evolūcijas. Un līdzīgi tām veidojas straumēnos attēloto dzīvi, kura ir dīvaini stabila, ārējiem notikumiem neskarta, savā veidā mūžīgā un ideālā pasaule. Šeit cilvēki ir atraduši sev mājas un spējuši samierināties ar nerimtīgo laika tecējumu, ritmiskajā gada laiku maiņā rodot sev savdabīgu mieru. Nemitīgie lauku darbi, kurus secīgi pieprasa pati daba, it kā norāda uz visu lietu sakārtotību. Vispirms mēs uzaram zemi, tad sējam, tad pļaujam, tad kuļam un maļam, un pavasarī
iesētais grauds rudenī ir pārtapis smaržīgā maizes klēpā. Viss ir harmonijā. Tāda ir lietu kārtība. Tā šī māja pārtika pati no saviem tikumiem un laukiem, nekārodama pat ārpasaules dieva, jo viņš dusēja uz tās palodām, iaudies visā tās kārtībā. Tad un tagad divas pavisam savstarpējas laika plūsmas, kurām nekad nav bijis kopīgs galapunkts.